Pats arī Tribunčovs dodās uz priekšu, izdara iemetienu pretinieku zonā. Pie ripas pirmais Herberts Vasiljevs, spēku paņēmiens pret viņu, Lauris Dārziņš. Dārziņš ar ripu centīsies pats izlausties, nu, grūdu viņu tā kā mugurā. Dārziņš, no Vārte! Lauris Dārziņš pirmie vārti šajā pasaules čempionātā. Redzam, ka Herberts Vasiljevs aktīvi uzreiz par Koļeps teica, kad puiši cīnās uzreiz uzbrukuma zonā. Tas bija viņš, kurš noņem, redzam, decibels 108 maksimums. Un vārti praktiski tika izveidot no nekā. No tā, ka cīnījās. No cīņas. Atpakaļ jāskrien 60 metri. Herberts pacīnījās uzreiz, skatāmies. Mums nav ripa. Orpiks un Herberts Vasiljevs patrauca viņam, Orpiks zaudē un griezienā Lauris Dārziņš gūst vārds 1-1. Super nospēlē šī maiņa. Lieliski Herberts Vasiljevs, Lauris Dārziņš un Juris Štāls. Redzam, atkārtam atkal Vasiljevs nedaudz pieķeksēja, Orpiks zaudē ripu un Lauris Dārziņš gūst. Kuleni. Daugaviņš 1-2. Viņš var apspēlēt un mēģināja zem sevīm apspēlēt, bet tā deva lieliski piespēles Semjonovam. No Kaspara Daugaviņa piespēles rezultāts kļūst neizšķirts pēc Semjonova metiena 2-2. Atkal it kā no nekā. Absolūti ne no kā. It kā Kasparam nemaz ātrumu nebija sējuši. Viņš tur un bija jau ripa zaudēt. Kaut ko, bet spēlē līdz galam viņam zaudē ripa, atgūst, izspēlē Semjonovam un ātrs metiens, plauks metiens. Viņš mēģināja apspēlēt, zaudēja ripu. Viņš smuki atspēlē Semjonovam un uzreiz nedaudz paņēma ripu. Semjonovs sev pielaboja, lai ērtāks metiens un uzreiz izdarīja metienu pretējā stūrī no vārtsargu un Andersonam tas radīja neatrisināmas problēmas. Ir spēlēt 1 minūte trešajā trešdaļā, rezultāts neizšķirts 2-2. Abi komandu sastāvs spēlē pilnos sastāvās, abas komandas spēlē.